Lasījums no Amosa grāmatas, no 5. nodaļas, no 6. līdz 7. un no 10. līdz 15. pantam. Meklējiet to kungu, tad jūs dzīvosit, lai viņš Jākaba namā neielaužas kā uguns, kas visa, ko izposta un ko Bētelē neviens nevar nodzēst. Meklējiet viņu, jūs, kas tiesu pārvēršat vērmelēs un taisnību saminat putekļos. Bet viņi nicina to, kas vārtos pārmāca, un ienīst to, kas runā patiesību. Tā, ka jūs apspiežat nabagos un padzenat no viņiem, jo lielas labības nodevas. Tad jūs nedzīvosit namos, ko esat cēluši no kaltiem akmeņiem. Jūs nedzersit arī to vīnu, kura kokus jūs esat stādījuši labi ierīkotos vīnadārzos. Jo es zinu, ka jūsu pārkāpumi ir daudz un smagi ir jūsu grēki. Un jūs nomācat taisnīgos, ņemat uzpirkšanas dāvanas un nedodat taisnību nabagiem tiesā. Tādēļ prātīgais šai laikā cieš klusu, jo šie ir ļauni laiki. Meklējiet labo un ne ļauno, lai jūs varētu dzīvot, tad Dievs, tas kungs Cebots, būs pie jums, kā jūs to ar vien daudzināt. Ienīstiet ļauno un mīliet labo, un spriediet ar vien vārtos tiesu pēc taisnības. Tad Dievs, tas kungs Cebots, būs žēlīgs arī Jāzepa nama pāri palikušajiem. Amen. Lasījums no vēstules ebrejiem. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiešas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu un locekļus un smadzenes un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Un nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsakts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis cauri debesīm, Jēzus Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas, jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Āmen. Žēlastība jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Marks 10. nodaļā. Kad viņš izgāja uz ceļa, viens pieskrēja un ceļos nometies viņa priekšā lūdza: Labais skolotāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Jēzus tam sacīja: Kādēļ tu mani sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Baušļus tu zini, nenogalini, nepārkāp laulību, nezodz, nedod nepatiesu liecību, nekrāp, godā savu tēvu un mātu. Bet tas viņam sacīja: skolotāji, to visu es esmu pildījis kopš savas jaunības.
Jēzus viņu uzlūkojis, iemīlēja to un sacīja: vienas lietas tev trūkst. Ej un pārdod visu, kas tev ir, un izdal nabagiem. Tad tev būs manta debesīs. Nāc un seko man. Un viņš sadrūmis par šo vārdu aizgāja nomākts, jo viņam piederēja lieli īpašumi. Uzlūkojis visapkārt savus mācekļus, Jēzus tiem sacīja, cik grūti bagātie ies Dieva valstībā. Un mācekļi bija satraukti par viņa vārdiem. Tad Jēzus vēlreiz tiem sacīja, bērni, cik grūti ir iet Dieva valstībā. Vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam iet Dieva valstībā. Tie sabijās vēl vairāk un runāja savā starpā, kas tad var tikt izglābts. Jēzus tos uzlūkoja, sacīja, cilvēkiem tas nav iespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējamas. Tad Pēters ierunājās, redzi, mēs visu esam atstājuši un esam tev sekojuši. Jēzus sacīja, patiesi es jums saku, nav neviena, kas atstājas māju vai brāļus vai māsas vai māti vai tēvu vai bērnus vai tīrumus manis un evaņģēlija dēļ, nesaņemtu simtkārtīgi jau šajā laikā mājas un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus, kaut ar vajāšanām, un nākamajā laikā mūžīgo dzīvību. Daudz pirmie būs pēdējie un pēdējie pirmie. Amen. Nāc, Svētais Gars, piepild savu ticīgo sirdis un iededz tajā savas mīlestības uguni. Es atceros, kā pirms vairākiem gadiem es vadīju iesvētes mācību kādā draudzē, un diskusija mainījās uz tēmu par mantu un īpašumiem. Vēl specifiskāk, vai baznīcai ir tiesības turēt īpašumus vai krāt mantu. Personīgi man liekas interesanti, kā lielai daļai cilvēku ārpus baznīcas interesē tieši šis jautājums. Vai ir morāli pareizi, ka baznīcai pieder īpašumi, kamēr pasaulē pastāv nabadzība? Bet tikpat labi varam jautāt, vai ir morāli pareizi, kā viņiem pašiem ir īpašumi vai manta, kur pārdošana varētu palīdzēt nabadzīgajiem. Tas ir apburts loks, tukša prātošana, kas neko neatrisina. Visdrīzāk tas ir viņu mēģinājums aizrādīt baznīcai kādā lietā un aizbildinājums nenākt uz baznīcu. Bet tas ir fakts, ka Jēzus teica, ej un pārdod visu, kas tev ir, un izdali nabagiem. Bet kāds tas bija konteksts un kādēļ viņš tā ierosināja? Vai viņš bija to teicis kā pavēle visiem, visos laikos, visās vietās? Es domāju, ka nē. Atslēga Jēzus teiktajam ir panta sākumā. Vienas lietas tev trūkst.
apskatīsim, kas ir šī viena lieta, kas trūkst. Pirmais, šis vīrs, kas nāk pie Jēzus, ir meklētājs. Viņam ir nopietni jautājumi. Kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību, viņš prasa. Šis ir cilvēks, kurš saprot, kas ir svarīgi šai pusmūžībai, un tā ir pati mūžība. Iespējams, ka šis vīrs ir dzirdējis, ka Jēzus teica, meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums vispārējais tiks iedots. Šis vīrs meklē šo valstību un vēlas zināt, kā to sasniegt. Šādu cilvēku īstenībā nav daudz, bet viņi ir nopietni. Es pazīstu kādu cilvēku, kurš bija apjucis savā jaunībā, kam trūka miers dvēselē, kas nezināja atšķirt savu labo roku no kreisās, kā Dievs Jonam raksturoja pazudušos nineviešus. Kad viņš satika divas kristietes un redzēja, kā viņām ir tas miers, kas viņam trūkst dzīvē, viņš uzstājīgi vaicāja, to, kas jums ir, man vajag. Kā lai es to dabūju? Un šis vīrs mūsu stāstā bija tikpat nopietns un varētu domāt tikpat uzstājīgs. Mēs lasām, ka Jēzus viņu uzlūkojis, to iemīlēja. Jēzus uzreiz saprata, ka šis cilvēks bija apjucis savā domāšanā par to, kā sasniegt debesu valstību. Viņš bija sirsnīgs, pat dedzīgs savos meklējumos, tomēr viņš kaut ko nebija sapratis. Uz jautājumu, vai tu esi turējis baušļus, viņš atbildēja, jā, visus. Redziet viņu apjukumu, viņa kļūda, viņa nespēja atšķirt, kura roka ir kura, un nespēja atšķirt labu no ļaunā. Mēs jau zinām, vismaz es ceru, ka mēs visi zinām, ka mēs nespējam pildīt baušļus, lai sasniegtu debesu valstību. Mēs zinām, ka debesu valstību var sasniegt vienīgi no Dieva žēlastības caur ticību, kas nav no mums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, kā Pāvils raksta vēstuli Efeziešiem. Šis ir kristīgās ticības pamatakmens. Mēs nevaram ar saviem darbiem nopelnīt debesis. Tā ir Dieva dāvana Kristū. Punkts un āmen. Bet šis vīrs to nezināja. Viņš domāja, ka ja viņš turēs bauslību, viss būs kārtībā un viņš sasniegs kāroto mērķi. Šī ir parasta, normāla cilvēka domāšana. Vai viņi pazīst baušļus vai nē? Es taču esmu labs cilvēks. Nedaru nevienam pāri, mēģinu darīt labu. Šāda domāšana nav tikai tur, ārā, pasaulē. Bet, kā jau teicu, šī ir parasta, normāla cilvēka domāšana,
tātad arī mūsu. Mēs gribam domāt labu par sevi, līdzīgi, ka šis vīrs domā labu par sevi. Es visu to pildu, viņš saka. Bet Jēzu šo vīru, un līdz ar to arī mūs, iemīlēdams, varbūt varam teikt apžēlodams, tālāk teica, tev vienas lietas trūkst. Tad Jēzus turpina, sakot šim vīram, kurš bija ļoti bagāts, ka, lai viņš pārdod visu, izdala nabagiem un seko Jēzum. Varētu domāt, ka runa ir par mantu un bagātību. Bet īstenībā tas tā nav. Runa ir par dvēseles spoguli. Baušļi, ko Jēzus citēja, bija par tuvāku mīlestību. Jēzus gribēja parādīt šim bagātajam vīram, ka kaut viņš, Jēzus gribēja parādīt šim bagātajam vīram, ka kaut viņš domāja, ka pilda baušļus, sevišķi par mīlestību pret tuvākajiem. Īstenībā viņš to nedara, jo nevēlas dalīties pat ar mazumiņu, nemaz nerunājot par visu ar nabagiem. Viņš bija skops. Un ir viegli domāt, kā es pildu baušļus, jo tie ir sacīt vispārīgi. Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Ko tas īstenībā nozīmē? Jo ir viegli teikt, ka es mīlu savu augstāvu kaimiņu, līdz ko viņš apludina manu dzīvoklī un neuzņemās atbildību par to. Jēzus paņēma šo vispārīgo bausli par tuvāku mīlestību un dara to konkrētu šim vīram šajā situācijā. Un tas ir tas, ko dara dvēseles spogulis. Es ceru, ka jūs visi esat dzirdējuši par dvēseles spoguli. Ja nē, tad nedaudz skaidrošu, kas tas ir un kam tas derīgs. Varat atrast dvēseles spoguli mūsu mājaslapā zem virsraksta grēksūdzi, vai uz galda aizmugurē es esmu izdrukājis dažus. Šādi spoguļi ir jautājumi balstīti uz Dievu vārdu, kas dara vispārīgus baušļus par konkrētiem. Piemēram, bauslis tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā ir vispārīgs. Tagad ieklausieties un pārdomājiet, kad es lasu specifiskākus jautājumus attiecībā pret Dievu un kā šis bauslis kļūst personisks. Piemēram, vai esmu nācis pie Dieva tikai lai prasītu, nevis lai pielūgtu, pateiktos, mīlēt? Vai es esmu gaidījis, lai Dievs pats sevi atklāja tā vietā, lai meklētu viņu ikdienas dzīvē? Vai nepamatoti, bez būtiska iemesla neizlaiž svētdienas un svētku dievkalpojumus? Vispārīgs bauslis kļūst personisks. Tālāk, Jēzus pavēlēja, ka mums jāmīl tuvāko kā sevi pašu. Bet ko tas īsti nozīmē man?
Mēs varam atrast konkrēts jautājums dvēseles spogulī par tuvāko. Vai es esmu licis centrā sevi, nereiķinoties ar citiem? Vai neizturos nevērīgi pret citu sāpēm un grūtībām? Vai apzināti nenovēršos no situācijām, kur nepieciešams mans atbalsts? Vai es esmu darījis ļaunu, izsakot apgalvojumus, patiesus vai nepatiesus, kas nomelno citus? Un neaizmirsīsim par vistuvākajiem, par ģimeni. Vai es esmu bijis īsts draugs un spēka avots savam dzīvesbiedram? Vai ar atbilstošu cieņu izturos pret saviem vecākiem un ģimenes locekļiem, kā arī tiem, kam laicīgi vai garīga atbildība par mani? Vai esmu pārspriedz ar citiem savu tuvinieku kļūdas? Un visbeidzot, varam grēkot arī pret sevi. Vai esmu attaisnojis savas vainas, jo grēks ir tik pierasts, vai to ir izraisījis sabiedrības spiediens? Vai esmu bijis iedomīgs, lepns, vai atļāvies būt aizskarts? Vai esmu atzinis savus ierobežojumus un tos pieņēmis? Dvēseles spoguli piespiež mūs ieskatīties dziļāk mūsu personībā, nevis lai iemīdītu mūsu dubļos, bet lai mēs saprastu, ka galu galā garīgās lietās mēs nespējam būt pilnīgi. Jēzus iemīlēja bagāto vīru. Viņš negribēja uzlikt viņam vēl lielāku smagumu. Seko man, teica Jēzus. Kad mēs pārmeklējam savu sirdsapziņu, rezultātam vajadzētu būt, kas sekojam Jēzum. Jēzus saka mācekļiem, jūs esat atstājuši visu, jūs nepaļaujieties uz sevi, bet esat sekojuši man. Jums visas lietas tiks piemestas. Tikai turpiniet paļauties uz mani par visu. Kā manā žēlastībā jūs varēsiet ieraudzīt savas kļūdas, trūkumus un grēkus, kā manā žēlastībā jūs varēsiet tos izsūdzēt man, kā manā žēlastībā jūs saņemsiet grēku piedošanu, un kā manā žēlastībā tiksiet atspirdzināti un svētīti. Tad varēsiet turpināt staigāt šo šauro ceļu kopā ar brāļiem un māsām. Šodienas teksts nav par naudu, mantu vai īpašumiem. Runa ir par pārkāpumu un šķēršļu apzināšanos, lai tie var tikt atklāti un Jēzus žēlastības gaismā izsūdzēti un pārvarēti. Jēzus skatās uz mums arī ar mīlestību un gaida, ka mēs atzīsimies ka savā spēkā mēs nevaram pildīt visu, nevaram sevi atpestīt. Paļaujoties vien uz viņu, mēs sasniegsim mūžību.